Esiet sveicināti, skatītāji! Beidzot, vasara ir sākusies. Tad, lai tā būtu košāka, šodien esmu veikalā Goldendress Vecrīgā, Vaļņu ielā 3, kurā atradīsiet skaistus un greznus tērpus gan ikdienai, gan arī svētkiem. Bet kamēr es izvēlēšos kleitu vasaras ballītei, tikmēr jūs, mīļie skatītāji, variet pasapņot, cik skaisti būtu uzņemt viesus terasē pie klāta galda. Tāpēc turpinājumā skatieties kvalitatīvas mēbeles, kuras iederēsies ikvienā interjerā. Āra mēbeles ir ģimenes uzņēmums, kas Latvijā darbojas pavisam nesen, taču savus klientus spēj pārsteigt ar vislielāko āra mēbeļu izvēli Latvijā. Uzņēmuma saknes ir Lietuvā, kur tas ieguvis plašu popularitāti un strauji attīstās arī Latvijas tirgū. Visu mēbeļu klāstu uz vietas var apskatīt Rīgā, Austuvas ielā 3A. Mēbelēm piemīt skandināvu stils, un ik viens var piemeklēt savai gaumei dažāda veida dārza, balkona un terases mēbeļu komplektus, galdus, krēslus, šūpuļkrēslus un speciālos paklājus, kas paredzēti lietošanai uz terasēm. Tie ir viegli tīrāmi un kopjami. Tāpat daudzām no mēbelēm ir vairākas funkcijas, un tās var regulēt sev vēlamajā augstumā. Vēl bez dārza un terases mēbelēm jūs varēsiet atrast arī dažādas mīkstās mēbeles. Daļa no tām ir izgatavotas no atkārtoti izmantotas plastmasas, kas ir zvejniecības nozares atkritumi. Tādējādi tas palīdz uzturēt tīrus okeānus un ekosistēmu. Iekārtojiet savu māju mūsdienīgā ziemeļvalstu stilā. Uzņēmums pārstāv arī vairākus mēbeļu zīmolus. NV sērijas mēbeles piesaista ar uzmanību uzreiz, tās ir augstas kvalitātes un atspoguļo mūsdienu pilsētas dzīves tendences. Outfit ir viena no mūsu iecienītākajām dārza mēbeļu sērijām. Tā ir piemērota ikvienam, kurš novērtē klasisku stilu. Piedāvāto mēbeļu sortiments spēs apmierināt visas vajadzības, sākot no neliela atpūtas stūrīšu iekārtošanas uz terases privātmājā, līdz pat restorānu un kafejnīcu iekārtojumam. Sajūtiet šo eleganto dizainu, kas ļaus jums pavadīt garus un romantiskus vakarus, klausoties putnu dziesmās, vai baudīt gardas maltītes ģimenes vai draugu lokā ērtajās āra mēbelēs. Lai garās vasaras dienas un vakari jums paliek atmiņā vēl ilgi, izbaudot šo mēbeļu komfortu. Ekskluzīvs dizains par pieejamu un labu cenu. Nāc ciemos un pārliecinies par to! Tiem, kas mīl izsmalcinātu dizainu, oriģinalitāti un roku darbu, noteikti patiks nākamā uzņēmēja ražotie produkti, kas ir izturīgi un ilgmūžīgi. Etnodizaina ir mēbeļu ražotājs, es teiktu, gana ekskluzīvu mēbeļu ražotājs Latvijā. Mēs ražojam gan mēbeles, kas ir paredzētas lietošanai iekštelpās, gan ārtelpās. Mēs ražojam arī ne tikai mēbeles, bet arī no pagājušā gada esam ķērušies klāt tādai lietai kā lampu ražošana, kas ir tāds arī liels izaicinājums. Tas materiāls, no kā mēs ražojam, ir vulkāniskā lava, kas tiek pārstrādāta bazalta šķiedrā, no kuras tālāk mēs tad arī veidojam šos produktus. Atšķirības starp šo izejmateriālu, no kā mēs ražojam šīs mēbeles, salīdzinoši ar citiem materiāliem, ir tā ilgmūžība, tas, ka viņš nav tik plaši pielietots tirgu. Šobrīd arī tajā pašā mēbeļu ražošanā savu veidu unikalitāti šim produktam rada arī tas, ka formatam produktam var būt, teiksim, daudziem klientiem viena tā pati, bet tas raksts, kuru meistars veidojot šo produktu ir ielicis, viņu nav iespējams atkārtot. Tas ir tik unikāls, ka cilvēkam pirksta nospiedums, tas ir 100% roku darbs. Pie plusiem šim produktam ir jāpiezīmē arī tas, ka viņam netraucē tas, ka beidzoties sezonai viņš tiek atstāts ārā. Respektīvi, viņš ir rezistents pret dažādām temperatūrām, kas ir lieli mīnusi un lieli plusi. Atvieglo daudziem cilvēkiem viņu uzglabāšanu, jo daļa no produktiem ir diezgan lieli. Ne visiem ir iespējams viņus kaut kur ziemā novietot, uzglabāt. Ja šodien vēlaties būt atšķirīgs šādu produktu izvēlē, esiet droši, sazinies ar mums, un mēs noteikti spēsim piedāvāt kādu no saviem unikālajiem produktiem.
Nākamajā video parādīsim jums stāstu, kas iespējams jūs iedvesmos arī sava biznesa radīšanai. Mēs esam uzņēmums Reborn. Tas, ko mēs darām, mūsu uzņēmumā jūras konteineri atzimst pa pirtiņām un par elegantiem dzīvojumiem namiņiem un pat dzīvojumām mājām. Tas viss sākās mums ar pirtiņām. Es izmācījos pirtsskolā, kļuvu par pirtnieku un tad pabraukājot pa dažādām pirtīm, izvērtējot tos plusus, mīnusus, izdomāju, ka man gribās uztaisīt savu pirti. Un jau kaut kādu laiku atpakaļ es skatījos uz šiem jūras konteineriem. Tā kā šie visi izmēri atbilda tiem pirts standartiem, tad pirmo pirti es uzbūvēju jūras konteinerā, ņemot vērā visas tās nianses, kuras es biju sapratis citās pirtīs. Izdomājām uzbūvēt arī dzīvojamo moduli, šādu te. Pašiem arī ir uzlikts uz īri Inčupē, kur var braukt cilvēki, izbaudīt, pamēģināt, kā tas ir dzīvot, palikt pa nakti šādā te modulī. Šobrīd jau uzražojuši esam arī pāris 12-metrīgajos konteineros dzīvojumos, tādas dzīvojumās mājiņas. Un tagad pirmais projekts bija, kur 2 12-metrīgie konteineri ir salikti kopā. Tāda reāla vissezonas dzīvojamā māja, 52 kvadrātmetri. Kas ir būtiski, šis namiņš ir apdzīvojams arī lielos mīnusos, pie -20, jo šis siltinājums to nodrošina, un tāpat mēs arī izmantojam 3 stiklu paketes. Teiksim, šiem te maziem namiņiem klienti ir uzņēmēji, kuri vēlas izveidot biznesu, īrēšanas biznesu, Airbnb, bookings, kur cilvēki var atbraukt, palikt pa nakti. Un jau lielākās mājiņas, kas 12-metrīgajos konteineros, kur ir viena dzīvojamā zona plus guļamistaba, tās jau izvēlas cilvēki, kuri viņas nopērk kā pagaidu mājas. Grib būvēt savu māju, bet saprot, ka tas nebūs tik ātri, tad nopērkot šādu modeli, uzliekot blakus, viņš jau var dzīvot un būvēt to māju. Ja kādam ir foršs zemes gabals, kā saka, un viņš stāv tukšs, tad viennozīmīgi var uzlikt šādu te māju, noliekot blakus vēl kublu un izveidot foršu īres biznesu. Kad mēs esam pareiķinājuši, ka 4 līdz 5 gadu laikā šī te mājiņa atmaksājās. Turpinājumā video sižets par profesionālu aprīkojumu jūsu transporta līdzeklim. Traid.lv piedāvā mūsdienu pieeju tehnikas aprīkošanā, izmantojot ērtākus veidus, kā organizēt materiālu, instrumentu un aprīkojuma transportēšanu jūsu vajadzībām. Mūsu mērķis – sniegt jaunus risinājumus, lai mūsu klientiem dotu iespēju kļūt vēl konkurētspējīgākiem un efektīvāk īstenot mūsdienu prasībām atbilstošas ieceres. Pārvadāt trepes vēl nekad nav bijis tik viegli. Ar vienu roku mēs varam tās nocelt no furgona jumta. Tāpat arī uzkraut tās augšā. Furgona kravas nodalījumā ar Traid produkciju jūs varat īstenot vairākus uzdevumus, kas iepriekš nebija iespējams. Vajadzīgs darba galds ar skrūves pīlēm? Viegli. Vajag izvietot instrumentu vai materiālus? Droši. Plauktu sistēmas pieejamas vairākos variantos. Gadās pārvadāt kravu? To var nostiprināt jums ērtākā veidā tur, kur jums nepieciešams. Pieejami vairāki risinājumi. Tos jūs atradīsiet traid.lv mājaslapā. Jūsu iecere – mūsu risinājums. Es ceru, ka esiet ērti iekārtojušies savos dīvānos ar savu mīļāko tejas vai kafijas tasti rokās, jo mums ir sagatavoti vēl pāris interesanti veiksmes stāsti. SC Schäfer ir noliktavu risinājumu un materiālu plūsmu risinājumu tirgotājs globāli un arī šeit, Baltijas valstīs, kas piedāvā saviem klientiem dažādu veidu noliktavas risinājumus, kā statiskus, tā daļēji automatizētus, tā arī pilnībā automatizētus risinājumus. Šodien autoindustrijas izstādē esam atveduši saviem esošajiem klientiem, kas arī šeit atrāda savu produkciju un preci, atrādīt daļēji automatizēto noliktavu risinājumu Logimat, kas ir paredzēts sīkpreču uzglabāšanai un arī komplektēšanai. Sistēma ir ļoti vienkārša un nodrošina vairākas ļoti svarīgas funkcijas, kas ir laika ietaupījums, ergonomika, veiktspējas palielināšana. To tad attiecīgi vada noliktavas vadības sistēma, kas palīdz operatoram bez kļūdām veikt konkrēto uzdevumu konkrētā laikā. Šī brīža noliktavu izaicinājumi ir
vairāki. Tas ir telpu trūkums, darba resursu trūkums, infrastruktūras izmaksas, arī šī darba spēka izmaksas. Uzņēmumi ir spiesti meklēt kaut kādu operatīvo kompromisu, lai šos izaicinājumus varētu atrisināt. Tad viens no veidiem, kā to var mēģināt darīt, ir plānot un domāt, skatīties šo vertikālo liftu virzienā, vai arī mēģināt tos kombinēt ar citiem risinājumiem, kas ir atrodami mūsu portfelī. Tā ir skaitā arī programmu nodrošinājumi, kas palīdzēs veiksmīgi vadīt noliktavas procesus. Saskaroties ar šiem izaicinājumiem, droši nāciet, jautājiet, sniegsim konsultācijas un mēģināsim rast kopīgu risinājumu. SIA Biovide mēs galvenokārt nodarbojamies ar kanalizācijas sistēmu uzstādīšanas privātpersonām, privātmājām, arī lielāki uzņēmumi ir, kas izvēlās mūsu pakalpojumu, respektīvi dažādi ražošanas uzņēmumi, viesu nami. Tomēr tās iekārtas arī dažāda lieluma, dažāda veida, kā arī citi darbi. Bieži vien ir dažādi lietas, ūdens novadīšanas sistēmas, izveidas, drenāžas sistēmas, galvenokārt viss, kas ir ap privātu māju, ap ēkām. Visi notekūdeņi, dažādi arī zemes darbi, grāvja tīrīšanas, iebraucamo ceļu izveidas. Tā kā tiešām ļoti plašs tas klāsts ir, ar ko mēs varam sniegt. Pašas kanalizācijas sistēmas arī atšķirās. Ir galvenokārt 3 veidi. Ir krāja rezervāra, respektīvi slēgta tipa tvērtne, kura, kad piepildās, tad attiecīgi pēc situācijas tad jāiztukšo. Jāapzvan vietējiem asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem, atbrauc, atsūknē un tad atkal var lietot. Tad lauka reģionās izvēlās mazliet ikdienā izdevīgāku risinājumu, tā sauktais septiķis, respektīvi tvērtne un infiltrācijas sistēma, kad attīrītie ūdeņi, vidēji tie ir ap 80%, tiek infiltrēti gruntī. Un tad, protams, ir mūsdienīgāka kanalizācijas sistēma, bioloģiska attīrīšanas iekārta, kurai attīrītā ūdens novads ir dažādi veidi, grāviju novadīt vai infiltrēt gruntī. Tā kā to ikdienā klienti izvēlās vairāk, jo tā tomēr ir dabai draudzīgāka, ekoloģiskāka iekārta. Tā kā mums arī šobrīd ir jaunākās paaudzes iekārtas, ko mēs piedāvājam. Tā kā, ejam uz augšu, augam un varam piedāvāt labākus risinājumus klientiem. Darbus veicam visā Latvijā, jebkurā Latvijas malā zvans mums, braucam, skatāmies, audīta apsekošanas ir bez maksas. Siltamāja.lv ir apkures sistēmu montāžas uzņēmums ar 17 gadu lielu pieredzi visu veidu siltumsūkņu un ventilācijas izbūves tirgū, nodrošinot saviem klientiem augstu montāžas un apkalpošanas kvalitāti par pieejamu cenu. Piedāvājam saviem klientiem pazīstamus siltumsūkņu kondicionētāju zīmolus, kā arī solāro sistēmu zīmolus Mitsubishi Electric, Panasonic, Toshiba, Daikin un citus vadošo ražotāju zīmolus, sniedzot pilna cikla servisu uzstādītajai tehnikai visā Latvijā un nodrošinot iekārtām 2 līdz 7 gadu garantiju. Tāpat arī pēcgarantijas servisu. Pārstāvam gaiss, ūdens un zemes siltumsūkņu sektorus, kā arī kondicionētājus un industriālās sildīšanas un dzesēšanas iekārtas, ko piedāvā ražotāji. Piedāvājumā augstākās kvalitātes ražotāju iekārtas apkurei, kondicionēšanai, kā arī sadzīves ūdens uzsildīšanai. Labprāt veiksim arī pie mums neiegādātu siltumsūkņu vai kondicionētāju montāžu, ikgadēju apkopi un remontu augstā kvalitātē. Lai nebojātu cilvēkiem priekšstatu par gaisa siltumsūkni kā apkures risinājumu, mēs piedāvājam tikai Skandināvijas un Baltijas valstu klimatam piemērotus augstāk minēto ražotāju modeļus, kas rūpnieciski ir tam paredzēti gan ar savu programmu nodrošinājumu, gan ar ievērojami labāku attiecību, patērētā elektroenerģija pret saražoto siltumu, kā arī iekārtas augstu siltumu ražību pie ļoti zemām āra gaisa temperatūrām. Mūsu uzkrātā pieredze ļauj mums tikt galā pat ar vissarežģītākajiem risinājumiem, kur tiek iesaistīti profesionāli alpīnisti.
Vēsturiski mūsu uzņēmums ir zināms kā lietotu automašīnu tirgotājs, bet nu jau kādus 5-6 gadus mēs ļoti intensīvi un es teiktu, agresīvi ejam Latvijas tirgu ar dažādām precēm, kas saistītas gan ar mājsaimniecību, gan ar komunālu saimniecību, gan pamatā lauksaimniekiem nepieciešamās preces un tieši tādas interesantas pozīcijas, kuras līdz šim nav bijušas sastopamas Latvijas tirgū kopumā. Galvenie virzieni ir lauksaimniecības, dažāds aprīkojums, tehnika arī, jau ir traktori. Tad komunāla tehnika, tas ir sūkņi, ūdens sūkņi, zemes urbi, vibroblietes, iekšdedzes motori, kuri ir nepieciešami visiem agregātiem, kurus mēs kādreiz uz ielas redzam, kurus uzrauja ar striķi un tad viņi sāk strādāt. Tātad visi tie purkšķošie motoriņi, kuri ik pa laikam ir jāmaina dažādiem agregātiem. Tie saucamie Hondas tipa vertikālās un horizontālo asu motori, kuri ir mums nevis Honda, bet ir kopijas, precīzas kopijas un kuri ir ar tādu pašu kvalitāti, kā ir lielie brendi. Atsevišķa sadaļa ir rampas uzbraucamās, tās mēs kādreiz Latvijā paši meklējām, nevarējām dabūt, mēs sapratām, ka šī tirgus niša ir tāda, ko vajadzētu piepildīt. Tātad uzbraucamās rampas dažādiem agregātiem, tā skaitā arī invalīdu uzbraucamo ratiņu uzbraucamās rampas, kas ir pilnīgs jaunums, manuprāt, Latvijas tirgu. Atsevišķa sadaļa ir arī sportistiem, kartingistiem, autobraucējiem, kartinga detaļas. Mēs piedāvājam motoru dažādas uzlabošanas vajadzībām, nepieciešamās detaļas un arī smērvielas, apģērbu, ekipējumu, ķiveres, arī tādas lietas mums ir. Tāpat arī mēs absolūti nodrošinām visas detaļas mūsu nopirktajām precēm. Tas ir ļoti svarīgs moments patērētājiem, ja viņš pērk, ka viņš zina, ka viņš pie mums arī pēc gadu varēs nopirkt nepieciešamo rezerves daļu. Tad mums ir jaunums šādi te mehāniski rati, piemēram, ar kuriem var aizvest līdz pat 250 kg. Vienalga. Tā var būt grāns, melnzemi, kūtsmēsli tie var būt, un viņam nav ar tačku jāstum, bet viņš var jau iedarbinot motoru, aizbraukt tur, kur vajag. Atsevišķs segments mūsu tirdzniecības lauciņā ir motobloki. Tas ir vēsturiski lauku cilvēkiem ir labi zināms agregāts, ar kuru kādreiz varēja pārvietoties un vest gan sienu, gan kartupeļus no lauka nost. Un mēs piedāvājam gan jaunākās paaudzes motoblokus, tur ar visiem iespējamiem agregātiem, ieskatot kartupeļu racējus, tur var skaitīt vēl un vēl piekabas. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, mēs piedāvājam uzstādīt jaunus motorus tiem motoblokiem, kas vēl ir kaut kur nomētājušies laukos vai kuriem motori ir tā kā beigti. Mūsu prioritāte ir tas, lai ir rezerves daļas, laba kvalitāte un klientam vienmēr tiek izskaidrots, kas ir par lietu un saremontēts viņa mehānisms. Labdien! Mani sauc Ingus, pārstāvu Liepājas uzņēmumu ICS Steel. Nodarbojamies ar dažādu virsmas apstrādi, elektrocinks, elektroķīmiskā pulēšana, nerūsējušam tēraudam, alumīnija anodēšana, melnā oksidācija tērauda detaļām, plazmas elektrolītiskā oksidēšana pārsvarā magnīju un alumīnija detaļām. No nākamā gada janvāra mēs sākam ievākties jau savās pašu būvētās rūpnīcas telpās. Mums ir ļoti liela, plaša, skaista rūpnīca, 3200 kvadrātmetri, kurā notiks tikai virsmas apstrāde. Ar ko mēs esam īpaši? Īpaši mēs esam to, ka mums ir Baltijas valstīs vislielākā cinkošanas vannas. Vannu garums 3,85, maksimālais izmērs detaļai. Elektrocinks uz kabacinku bāzes. Mums ir lielākā elektropulēšanas līnija, es gribētu teikt, Eiropā. Vannas garums 10,3 metri, detaļas maksimālais izmērs 10 metri. Tādu izmēru detaļu nav iespējams Eiropā nocinkot nekur. Tuvākā vieta būs Amerikas Savienotās valstis. Ko mēs vēl darām? Mums ir ļoti interesanta lieta, kā plazmas elektrolītiskā oksidēšana, jeb saīsinājumā PO. Aviācija, medicīna, autosports. Pārklājam magnīju, alumīnija detaļas. Plazmas elektrolītiskās oksidācijas procesā veidojas ļoti spēcīgs alumīnija oksīdu pārklājums ar super nodilumu izturību, ar ļoti augstu termisko izturību. Elektronevadošs. Priekš magnīju faktiski vienīgais normālais pārklājuma veids, lai ar magnīju pēc tam var strādāt, krāsot, visādīgi citādīgi apstrādāt. ICS Steel piedāvā arī alumīnija anodēšanu. Alumīnija anodēšanas vannas izmērs šobrīd nav liels, kas ir aptuveni ap metru.
bet turpmāk jau no nākamā gada janvāra, februāra, marta būs pieejama jaunā līnija, kurā detaļu izmērs sasniegs 3 metrus, kas jau ir nopietnas pieteikums metāla apstrādes industrijai Latvijā. Mēs priecājāmies būt klāt īpašā notikumā, kur tika prezentēts jauns auto modelis. Kāds? Skatāmies kopā! Šodien mēs esam Cīpsalas izstāžu hallē, kur notiek izstāde Auto 2024, un man ir īsts prieks prezentēt šodien jauno Dacia Duster automašīnu. Pirmo reizi Latvijā šodien ir apskatāms jaunais Dacia Duster. Burtiski stundu atpakaļ mēs noņemam pārvalku un prezentējam to mašīnu publikai. Dacia Duster ir īsts veiksmes stāsts, kurš ir radījis 2 miljonus priecīgu īpašnieku. Respektīvi, 2 miljoni cilvēku ir nopirkuši 1. un 2. paudzi, un šodien man prieks ir parādīt 3. paudzes Dacia Duster. Ikdienā satiekot autosalona Norde Dacia pircējus, klientus, mēs sapratām, ka loks ir ļoti plašs, tieši dēļ tā, ka mašīna ir pieejamas ļoti daudz komplektācijas un versijas. Konkrēti runājot par 3. paudzes Dusteru jaunu modeli, ir pieejamas 4 komplektācijas un 4 izpildījuma versijas. Respektīvi, jau zināms un novērtēts no klientu puses Dusters ar gāzes LPG iekārtu un rūpnīcas, kuram ir visas rūpnīcas garantijas. Tad ir benzīna motors ar manuālu kārbu, benzīna motors ar manuālu kārbu un pilnpiedziņu, un pavisam jauna versija Dusteram. Un principā Dacijai ir hibrīda versija ar 140 zirgspēku motoru. Īsāk sakot, mēs Dacia Norde autosalonu uzskatām, ka jaunais Dusters ir piemērots gan lauku, gan pilsētas ceļiem. Jau šis vasaras sākumā jaunais Dacia Dusters būs pieejams arī testa braucieniem. Dacia Norde autosalona Skanstes iela 31A Rīgā. Sekojiet jaunumiem www.norde.lv un gaidīsim tevi ciemos! Ar jums šajā rītā bija kopā raidījums Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos jau nākamajā reizē!